Labrīt, labdien, labvakar mūsu skatītāji. Kā jau jūs sapratāt no video nosaukuma, šis būs pirmais Storytime video mūsu kanālā. Man pašam likās, ka būtu interesanti pievienot gaming elementu mūsu kanālam, un šoreiz zem šī Storytime video būs kadri no Battlefield 1, ko es šobrīd spēlēju. Neuztraucieties, šis nepārvērtīsies par gaming kanālu, bet mēs ar Baibu iespējams nākotnē uztaisīsim par kādam gaming video, ja jums tas liksies interesanti. Nu tad es nevilkšu ilgi garumā, un pirmais stāsts, ar kur es gribu dalīties, ir tas, kā man izdevās pašam izcīnīt savu ceļu uz Ameriku un kā nopelnīt 3 stipendijas, lai spēlētu basketbolu koledžā un mācītos par brīvu. Bet droši vien būtu jāievada ar to, ka, kā jau visiem ambicioziem basketbolistiem, sapnis ir parasti tikt uz NBA, jeb uz Nacionālo basketbolu asociāciju. Un es skatījos diezgan labs spēlētājs sporta skolā. Man bija ļoti labs sezonas, taču došanās uz Ameriku bija tāds diezgan nerealistisks solis, jo man nebija nekādu aģentu, es nebiju saistīts ar nekādām aģentūrām vai treneriem, kas man bija tajā laikā gatavi palīdzēt. Uz redzēšanos. Jā, man tur atrubīja ar nazīti, bet turpinām stāstu. Došanās uz Ameriku un spēlēšana koledžā bija loģisks solis, kaut gan tas bija nerealistisks. Tas bija loģisks tāpēc, ka tas mani pietuvotu manam sapnim spēlēt NBA. Un es tā arī turpināju par to cīnīties. Es atceros, kā es lūdzos, lai cilvēki man izplīdz un nāk nofilmē manas spēles. Un es atceros, kā es pats montēju savus video, un starp citu, tas ir arī iemesls, kāpēc es iemācījos editot video, un droši vien, kāpēc es šobrīd esmu YouTube'ā. Nu, un tad man bija video gatavs. Angļu valodu es zināju diezgan labi jau vidusskolā, pirms es devos uz Ameriku. Un, jā, es sāku sūtīt ēpastus, es atradu sarakstus ar skolu ēpastiem, basketbola komandu ēpastiem, es rakņājos caur Google stundām katru dienu, un par spīti tam, kad es aizsūtīju droši vien ap 1000 ēpastiem, es nesaņēmu vairāk par kādām 5 atbildēm, un nevienā no tām nebija nekāda konkrēta interese vai piedāvājuma braukt spēlēt. Tomēr tā kaut kāda ticība manī nepazuda. Man likās, ka man tas agrāk vai vēlāk izdosies, un kaut gan nekas īsti negāja uz to. Es vienkārši turpināju pie tā strādāt, un tā notika kaut kas pavisam interesants. Es pamodos vienu rītu un skatos, ka man bija komentārs YouTube'ā zem manu spēļu labāko momentu video, un tur vienkārši cilvēks vārdā Rudy Wallace bija atstājis savu ēpastu un teica, lai es viņam uzrakstu. Un tā arī mēs sākām sarakstīties ne no kā, šim cilvēkam nebija nekāda saistība ar mani, viņam neviens nebija ieminējies par mani, viņš vienkārši bija uzskrējis uz manu video, un viņš bija interesēts man palīdzēt. Un jāpiemina arī tas, ka viņš pats nebija ar nekādiem konkrētiem kontaktiem. Viņš pats bija spēlējis koledžu basketbolu, bet viņš nebija ne treneris, ne viņš bija kādā universitāšu sistēmā. Viņš vienkārši bija interesēts atrast cilvēkus ar potenciālu, kuriem viņš varētu palīdzēt. Un arī viņš nekādu naudu neprasījis, viņam līdz šai dienai neesmu samaksājis ne centi. Bet to, cik es viņam esmu pateicīgs, to man būtu grūti izteikt. Bet jā, mūsu saraksts galvenokārt sastāvēja no motivējošām vēstulēm. Viņš gribēja, lai es turpinu strādāt, lai es cīnos, lai es nepadodos. Un tikmēr viņš parūpēsies par to, ka es nonāku skolā kādā. Un viņš to darīja sūtot daudz ēpastus ikdienā.
Viņš sūtīja man statistikas un manas video un neatlaidīgi. Un viņš vienkārši cīnījās par mani. Un līdz ar to arī nāca dažādi rezultāti, jo tuvāko mēnešu laikā mēs aizpildījām vienkārši miljonus skolu anketas, pieteicāmies skolām, saskaņojām Skype intervijas ar skolām. Tas bija tik tāds nervos periods manā dzīvē, jo es nezināju, kur es nonākšu un vai man kaut kur paņems. Un kaut gan man pieņēma pāris skolās, nebija iespējams uz tām doties finansiāli jautājumu dēļ. Es tāpēc, ka nebija iespējams, bet es vienkārši negribēju, lai man vecāki tērē tik daudz naudas par 1 gadu skolas citā valstī. Mans mērķis bija atrast pilnu stipendiju, kur man apmaksātu visa skola un viss pārējais, lai es varu mierīgi braukt uz Ameriku un fokusēties uz basketbolu. Bet kaut gan likās, ka viss iet uz priekšu, man dzīvē notika diezgan liela izmaiņa veselības ziņā. Tas nebūs stāsts šai dienai, bet šī izmaiņa lika man pārtraukt basketbolu uz veselu mēnesi, un es arī uz skolu negāju to veselu mēnesi. Tā kā tas bija diezgan grūts emocionāli un fiziski, diezgan grūts periods manā dzīvē. Taču es uz savu sapni nepadevos uz to, un vispārsteidzošāk man likās tas, kad arī Rūdijs uz mani nepadevās, jo viņam nebija nekādas saistības ar mani. Ne es viņam biju kaut ko samaksājis, ne viņš man bija parādā kaut kādā veidā. Viņš turpināja motivēt mani, turpināja man palīdzēt, un tā mēs gājām uz priekšu. Un es atceros, es to gadu jaunatnes līgu pabeidzu kā 2. rezultīvākais spēlētājs visā jaunatnes līgā. Un es atceros pāris spēlēs iemet 37 punktus, 33 punktus. Un tajā pašā gadā es arī palīdzēju Rīgas Teigas vidusskolai spēlēt finālā Rīgas skolas superlīgā. Tā kā basketbola ziņā viss bija kārtībā, bet vēl joprojām bija tas jautājums, vai man izdosies atrast sev iespēju Amerikā. Un tā, gaidot pacietīgi dažus mēnešus, jūlija vidū aptuveni pēc izlaiduma jau, 12. klases izlaiduma, nāca pirmais konkrētais piedāvājums. Man nāca izdevība doties uz Luiziānu un spēlēt junior koledžā. Un tā aizsākās mans ceļš, mana karjera Amerikas koledžu sistēmā. Es nospēlēju 2 gadus junior koledžās un 2 dažādās pie tam. Šobrīd esmu Angelo State universitātē Teksasā. Un es godam var teikt, ka es šo 4 gadu laikā, ko es pavadījis Amerikā, esmu nopelnījis 3 basketbola stipendijas, ar kurām man ir visas mācības bijušas nosaktas. Un es varu teikt, ka ar smagu darbu tas viss nenotika. Man ļoti paveicās īstenībā, jo atrast cilvēku kā Rūdijs un atrast īstās skolas un būt labās situācijās. Man tiešām ļoti paveicies ar dzīvē, un es esmu ļoti pateicīgs saviem vecākiem, kuri arī ļāva man to visu īstenot un atbalstot man visādos veidos. Un es varu arī pateikt paldies Baivai, jo mēs jau tad bijām bijuši kopā dažus gadus, un viņa ļāva man doties un ķert savu sapni, un mēs palikām kopā, un viss ir bijis lieliski. Un tagad mēs jums varam sniegt šādu storytime video kopā un taisīt vlogus, tā kā es nevaru galīgi sūdzēties par savu situāciju, tas gan. Un laikam tikai atkal pierādās tas, ka veiksmi bieži nopelna ar smagu darbu, un tieši šajā stāstā es domāju, ka tā ir galvenā morāla, ko jūs varat sev paņemt. Ja jūs kaut ko gribat, vienkārši ejiet uz to, lai cik tas būtu nerealistiski brīžiem, vai kā jums neiet dzīvē, turpināt iet un agrāk vai vēlāk
ka jūs nonāksiet līdz savam mērķim. Tā kā tas arī viss no šīs stāsta. Es ceru, ka jums likās interesanti. Nākamajos storytimos būs arī kādi no citām spēlēm. Nebūs tikai Battlefield 1. Tad jau turpināt mūs skatīties. Es beigās vēl varētu pieminēt, kad iedvesmu šajiem video es smēlos no Chris Smooth, viena no populārākajiem gaming youtuberiem, tā kā iečakojiet arī viņu. Un paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei. Čau!